Čau, laimlūgt atpakaļ mūsu podkāstā. Divi par futbolu. Es esmu Kristaps un viņš ir. Es esmu Knuts un šī ir kārtējā mūsu futbola epizode, futbola video. Un šodien mums ir īpašs viesis. Askals Ulriķis. Jā, tieši tā. Iepazīstināt. Tā, pirmkārt, man ir patīkami ar jums satikties. Man patīk tādi uzņēmīgi jaunieši puiši, kā labāk nosaukt, ja, kas mīl futbolu, ja, kā jūs uzrunājat, es uzreiz piekritu. Otrais aspekts, es arī esmu no Ogres, es sapratu, jūs arī turpat no Ikšķilas, ja, tā kā man liels prieks, un es ceru, ka jūs arī pamazām attīstīsiet, ne tikai podkāstu, bet arī atradīsiet savu ceļu kaut kādu, kā futbolā izpausties. Paldies, tad mēs jūs dažus jautājumus uzdosim. Jā, tad pirmais jautājums būs, kā ir būt divu profesionālu futbolistu tēvam? Jā, tas jautājums to jau man bieži prasa, kā tas ir. Skaidrs, ka tas nav viegli daudz darbus prasa, jo jāskatās daudz spēļu, ja viens dēls spēlē, otrs dēls spēlē, un bieži vien tie rezultāti nav tie labākie, arī kā šobrīd, ja, ka vecākiem dēlam Robertam komanda pēdējā vietā, un arī Latvijas izlasē šo sezonu tik labi negāja, tā kā daudz nervus nākās patērēt. Bet, tas ir, protams, patīkams, ka patīkams arī emocijas. Nav jau tā, ka tikai viens zaudējumi ir, jau arī iesistie vārti, ir uzvars, un skaidrs, ka ir patīkami redzēt to, ka no viņiem var izaugt tādi, pazīstami futbolisti un var spēlēt ar nacionālu izlasē. Vecākais dēls, jaunākais pagaidām ir U17, U19, U21 izlasē spēlēs. Tā kā, skaidrs, ka dzīve ir interesanta. Tā kā jūs rakstnieks, jūs uzdošos jautājumus, kas ir jūsu mīļākais autors? Tas nopietns, atklāt sakot, es tā pēdējā laikā jau tas grāmatas vairāk rakstu nekā lasu, bet no autoriem es pat nezinu, vai viņi varētu nosaukt par rakstnieku. Man patīk, ka Kārmans Puķis rakstīja, viņam arī daudz biogrāfijas par dažādiem sportistiem ir, un arī tas mans žanrs, ko es līdz šim esmu uzrakstījis divas grāmatas, arī ir autobiogrāfijas. Viena bija par Marianu Paharu, Super Marians saucās, un otra par Andreju Rubinu, lai viegli smiltis, ja, kad es sēdēju tikai vienreiz. Tas tāds interesants stāsts, ka viņš bērnībā nebija tā vieglākā dzīve viņam, un arī nokļuva cietumā pusgadu pavadīja, bet arī pēc visiem šiem grūtiem brīžiem tomēr spēja nostāties uz tāda laba ceļa un atkal atgriezties, kļūt par vienu no tādiem talantīgākiem, perspektīviem futbolistiem, un arī izaug līdz Anglijas čempionāta līmenim, Anglijas otrajā līgā spēlēja, tāpat tas arī daudz kur citur, Krievijā, Azerbaidžānā un Latvijas izlasē, tā kā ļoti daudz spēļu viņam, tā kā, interesanti tas. Tā tiešām viens grāmatas pats esmu lasījis, ļoti aizkaroši. Jā. Kā tu vērtētu Roberta sniegumu aizdītajā sezonā, klubā, gan arī nacionālajā izlasē? Aizvadīto sezonu tā grūti noformulēt, jo viņš gada pirmajā pusē vēl spēlēja Nīderlandes otrajā līgā, klubā Kambur, kur viņš 3 sezonas pavadīja. Viņi finišēja kā tabulas vidusdaļā, un personīgā statistika arī bija tāda. Bija iekrājis kaut kāds gols, un vasarā līgums beidzās, un domājām, ko darīt tālāk. Gribējās kaut kādā augstākā līmenī pamēģināt, un bija daudz un dažādi piedāvājumi, bija, atklāt sakot, grūti izvēlēties. Pat tagad nevar viennozīmīgi pateikt, ka tā izvēle bija pareizā Grieķu klubs Atēnu Koletejā, jo nav tās cerības, kas varbūt Robertam bija vasarā, jo, kad mēs runājam ar treneri, runājam ar klubu vadību, viņiem tie mērķi bija ļoti ambiciozi, viņi iekļūs augstākā līgā, bija tikko kā iekļūši un cīnīsies pa augstām vietām, bet tā realitāte izrādījās nedaudz savādāk, ka tur saicināja ļoti daudz spēlētājus, un komandā visu laiku liela rotācija, un Roberts arī sākumā spēlēja, pēc tam nespēlēja, un tas viss beidzās ar to, ka pat tas nesen tika atlaists komandas galvenais treneris, un redzēs, kā tagad turpināsies tā situācija. Jo gribētos jau cerēt, ka viņš spēlēs vairāk Grieķijā, jo viņš tomēr viens no komandas vislabāk apmaksātajiem spēlētājiem un viens no nacionālās izlases spēlētājiem, kas tur ir no retajiem, tur kad 2-3 spēlētāji tika aicināti uz nacionālām izlasēm.
Un viens no tādiem komandas līderiem, gan kluba prezidents ir un vadība apmierināta ar viņa attieksmi treniņos, attieksmi laukumā, kā viņš vienmēr spēlē. Bet, tā kā tā. Izlasē arī negāja viegli, jo, protams, man gribējās, lai viņš spēlē vairāk, un kaut kā treneri varbūt vēl pagaidām viņu nebija tik labi iepazinuši, un brīžiem varbūt neusticējās tik ļoti, kā vajadzētu, bet viņš arī savās tajās spēlēs, kad viņš spēlēja, viņš parādīja, ka viņš ir figūra laukumā, tīpaši tas bija pēdējā spēlē ar Armēniju, kad viņš iznāca un izmainīja ar visu to cīņas gaitu. Žēl, ka tur neiznāca mums izcīnīt to uzvaru, ko tik ļoti cerējām, bet es ceru, ka nākošais gadu viņu loma būs lielāka izlasē. Jā, un kad būs jūsu nākamā grāmata? Atklāt sakot, es esmu domājis, kaut kādas pāris idejas man ir par nākamo grāmatu, bet tas ir tāds ļoti laikietilpīgs process, un tagad darba ir daudz ikdienā Latvijas Futbola Federācijā, jo mēs cenšamies futbolu celt arvien augstāk. Skaidrs, ka tas nav viegli izdarāms, jo mums Latvijā tā futbola kultūra nav, teiksim, tā kā daudzās Rietuma Eiropas valstīs vai pasaules valstīs, ja, ka tas ir tomēr neapšaubams sporta karalis, ja, ka mums daudz jāstrādā, lai to panāktu, un pamazām mēs to darām, soli pa solim, ejam uz priekšu, darām tos darbiņus ikdienā, tas daudziem tas liekas tikai nacionāla izlase, bet mēs zinām, ka arī ir tāpat tās sieviešu izlase, ir jauniešu izlase, ir arī klubu futbols, ja, tā kā mums daudzos segmentos tāpat tās ir plašāk paskatās, ir infrastruktūras segments, ja, vai dažādas sociālās programmas, ka tur ir ļoti liels tāds progress salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, un tā kā aizvadīties 4 gados, ko mēs strādājam kopā federācijā, teiksim, tā jaunā vadība ir izdarīta ļoti liela darbi. Jā, tad vēl arī, kā tu vērtētu Latvijas izlases šo aizvadīto sezonu? Jā. Latvijas izlases, to, kas bija, es saprotu, pat tās nāciju līgā, jā, jo grūti viņu tā viennozīmīgi novērtēt, jo skaidrs, ka tā izlozē mums it kā paveicās, nebija tur tādas ļoti spēcīgas komandas, skaidrs, ka potenciāli spēcīgāks, ja mēs tur skatāmies pēc spēlētāju pārstāvētajiem klubiem vai pēc tā masveidības, ka Ziemeļa Maķedonija un Armēnija it kā potenciāli ir spēcīgāks, bet tāpat tās bija iespēja pacīnīties par 1. un 2. vietu grupā, un tas īsti nesanāca, bet tas bija pirmais cikls trenerim, un arī Fēru salas mēs savstarpējās spēlēs it kā apspēlējām, bijām viņiem priekšā jau uzvaru un neizšķirts, un it kā tā 3. vieta bija loģiskāk, ja, tajā turnīrā, bet, sanāca tā, ka beigās arī Fēru salām bija negaidīta uzvaru, un mēs palikām 4. bet, skaidrs, ka varēja labāk, bet, tagad izlase ir jauns stils, teiksim, cenšamies vairāk spēlēt ar bumbu, vairāk tādu pārdomātāku futbolu, redzēs, kā tas atnesīs augļus, jo atkal, patās jau šodien bija nākošā izloze jau uz nākošo ciklu, un skatīsimies, kā turies, teiksim, trenerim Paulo Nekanovato ir līgums uz 2 gadiem, jā, kā 1. gads ir pagājis, es domāju, vēl federācijas vadībā tiks izvērtēts. Viņa paveiktais, ja būs valdes sēdē, viņa atskaita tiks uzklausīt, un tā kā skatīsimies, kā veiksies nākošais gads. Jā, kurā gadā jūs sākāt strādāt federācijā un kādēļ? Es sāku pirms 4 gadiem, 2000. gadā. Kādēļ varbūt tas tā, kaut kā savādāk es noformulētu to jautājumu, jo man futbols ir bijis sirdslieta, ja es jau no mazam, kad bija mazs bērns, pats trenējos futbola Ogrē, ja, un pēc tam strādāju par žurnālistu, un kad bija pirmās sarunas man laikrakstā Sports, kur es sāku strādāt par žurnālistu, ja, tur bija katram žurnālistam tāds savs sporta veids, viens rakstīja par hokeju vairāk, viens rakstīja par basketbolu, viens rakstīja par tenisu, un tas futbola lauciņš it kā tā, bija tāds pa pusē brīvs, tur arī bija kā viens žurnālists, kas rakstīja, bet tur skaidrs, ka futbolā tās tēmas tik plašas, man piedāvāja, vai tu negribi rakstīt par futbolu. Es teicu, jā, protams, es biju priecīgs, ka man tāda iespēja radusies. Toreiz man bija 23 gadi, un es biju ļoti priecīgs, ka es tādā, to laikraksts Sports bija tāds vienīgais un populārākais sporta izdevums Latvijā, kas ikdienā rakstīja par sportu. Tad vēl nebija ne internetā sporta ziņas, nekā visu lasīja laikrakstos jaunākos jaunumus, un tas bija labs tāds izaicinājums. Un tā kā jau tad
kopš tā laika es strādāju par žurnālistu tieši futbola lauciņā, pēc tam strādāju organizatoriskā darbā, gan Jurducenko futbola skolā Alberts pa direktoru, gan Skonto futbola klubā pa direktoru, gan Skonto stadionā pa direktoru. Tā kā, man bija arī tā organizaciskā pieredze, un kaut kā mēs satikāmies ar vienu no prezidenta amata kandidātiem, Vadim Ļašenko, un viņš uzrunāja, zinot to, ka man ir liels tā zināšanas, liela bagāža, vai es negribu arī iesaistīties viņa tajā komandā un arī pretendēt uz federācijas vadīšanu, piedalīties vēlēšanu procesā un pēc tam arī strādāt attiecīgi federācijā. Mēs kā vienojamies, bijām uz tādu vienu viļņu un tā arī sākām strādāt kopā. Tad kādas ir jūsu domas par šodien notikušo pasaules kausa izlozi? Skaidrs, ka beidzot mēs esam sagaidījuši to lielo valstu izlasījumu. Iepriekšējās izlozēs mums jau nezinu, cik tās izlozes ir bijušas. Jāsāk domāt, nezinu, kāds 20 miljonu kopā, skatoties, cik mums ir bijuši. Un nekad nebija ne Anglija, ne Vācija, ne Francija, ir bijusi vienīgi Spānija no lielajām izlasēm, bet mēs visu laiku kaut ko tēmējam no tām. Ar Vāciju bija pārbaudas spēle, bet, teiksim, tāda oficiālās spēles nav bijušas. Un skaidrs, ka tāda Anglijas izlases ielozēšana gan spēle Rīgā, tas būs, es domāju, fantastisks notikums. Te būs pilna Vecrīga un pilna Rīga ar angļu faniem, un tāpat tas, es domāju, ir spēle izbraukumā. Tur būs arī tas ir notikums, jo Anglijas izlasē katra spēle vienalga, vai viņi spēlē ar Vāciju vai Latviju, ir liels notikums, un es domāju, ka tā būs arī lieliska reklāma Latvijai kā valstī, tā kā mums domājas tagad sagatavoties, lai mēs cienīgi izskatītos tā fonu. Runājot par pārējām komandām, skaidrs, ka varēja būt interesantāk izlozi, jo Andoru, teiksim, mēs jau daudz esam ar viņiem spēlējuši, un Albānija varbūt arī, Albānijai ļoti skaists stadions, varbūt mēs arī paskatīties, kādu stadionu vajadzētu arī Rīgā uzbūvēt, tā kā tas ir viens no tādiem mūsdienīgiem, moderniem stadioniem. Serbija tā arī vienmēr komanda ir daudz zvaigznēm ar spēcīgiem spēlētājiem. Ja viņiem viss ir iekšienē kārtībā, ja mikroklimats ir kārtībā, tad viņi arī var sasniegt lielus rezultātus. Kā jūs šķiet, kāda būs izlase pēc 10 gadiem? Pēc 10 grūti prognozēt. Mums jau grūti prognozēt, kāda viņi būs nākamgad, bet kā mums veiksies pēc 10. Es domāju, ka noteikti arī būs arvien spēcīgāk, jo šobrīd ļoti liels darbs tiek paveikts jaunatnes segmentā, gan ar spēlētāju gatavošanu, gan ar treneru gatavošanu, gan arī infrastruktūras uzlabošanu. Tā kā tas viss noteikti nesīs augļus, jo visi tie segmenti tiek attīstīti, un tāpat tās visu laiku dažādi pieredzes braucieni, jo puišiem ir izlašu līmenī jau no U15, 16, 17, tā kā mēs cenšamies federācijā tos jaunos spēlētājus attīstīt, otrkārt ar vien vairāk jauno spēlētāju ārzemju akadēmijas spēlē, ar vien vairāk jauno spēlētāju spēlē virslīgā, kas ir jaunākā līga starp Eiropas līgām. Tā kā es domāju, tas viss agrāk vai vēlāk nesīs augļus, vai tas būs pēc 10 vai pēc 5 vai pēc 15 gadiem, tad redzēsim. Kuri ir jūsu top 5 mīļākie ārzemju spēlētāji? Man grūti tā nosaukt. Es atklāti sakot, kad man vienmēr prasa arī, kura ir tava mīļākā komanda, tādas standarta jautājumas. Es vienmēr atbildu tā, it kā no vienas puses cilvēki ar tā nestandarta. Es saku, ka sāksies tūlīt, tās būs pasaules čempionāta fināla turnīrs, kuram tu tur fanos līdzi. Es vienmēr saku, ka tur manējā komanda diemžēl nepiedalīsies, jo man tā mīļākā komanda ir Latvijas izlase, un tāpat ar līdzīgi par spēlētājiem. Es vairāk sakoju līdz Latvijas izlases futbolistiem, Latvijas klubiem Eirokausos. Skaidrs, ka es skatos arī ārzemju futbolu, gan lielos turnīrus, gan arī čempionātus. No tādiem nacionāliem čempionātiem vairāk es esmu iecenījis Premjerlīgu, bet tā, lai es fanotu par kaut kādiem atsevišķiem futbolistiem, pat grūti nosaukt. Skaidrs, ka es varbūt vairāk pasakoju līdzi no tiem, kas mums bija te pēdējos gados tādi spilgtākie zīmoli kā Ronaldo un Messi. Tagad viņi pamazām finišē savas karjeras, vairs nespēlē mūsu redzeslokā Eiropā, bet ārpus Eiropas. Tā kā tagad jāsāk sakot nākošajiem līdzi, tam pašam, nezinu, Mbappé, vai
Nezinu, pat nosaukt uzreiz, kurus lai nosauc, piedevies, ka tie ir man mīļākie spēlētāji, kolēģi, bet es saku, es neesmu tāds kāda atsevišķa spēlētāja fans. Okay, ja šo var atklāt, vai jūs zināt, kad sāks būvēt jauno stadionu Latvijā? Diemžēl to nevar pateikt vēl, bet visu laiku risinās darbs, jo tā ir tomēr tāda arī liela fundamentāla būve. Mums jau visiem gribētos, lai tas būtu pēc iespējas ātrāk, bet tur ir tomēr arī tas ir liela gan finansiāli ieguldījumi. Vieta it kā ir atrasta, ja, ka tā ir Lucavsalā tā piemērotākā vieta, bet skaidrs, ka tur ir jāskatās tagad nākošie soļi gan ar projektēšanu, gan ar finanšu piesaisti pirmkārt jau ar to, jo skaidrs, ka Futbola federācija pa savu naudu nevar uzbūvēt stadionu, tur ir jānāk palīgā valstī, pašvaldībai, tāpat tās tur būs UEFA līdzekļi, arī kaut kādi privāti investori, tā kā visu to savienojot kopā, izdomāt to optimālo modeli un tagad pie tā notiek tāds nopietns visu laiku padziļināts darbs, jo tur iesaistīt ir daudz šīs jomas profesionāli, ja, tieši dažādi infrastruktūras projektu attīstītāji, tā kā grūti pateikt uzreiz, ka tas sāksies, bet skaidrs, ka mums gribētos iespējami ātrāk, jo tad mēs arī redzam, ka šoruden RFS iekļuva, ja, līgas tajā grupas turnīrā, tagad, ja, kurā 36 komandas vienā grupā spēlē, bet nav pilns tribīns, jo es domāju, ja būtu jumts un apjomts stadions un tribīns būtu turpatās pie laukuma, tad noteikti viņš būtu pilns, bet tā kā tribīns ir tālu un tomēr tāda vēs laika apstākļi, grūti ir piepildīt stadionu pat uz tādiem augsta ranga spēlēm. Okay, tev ir vēl jautājumi? Nē, tas arī būs laikam šodien tā kā noslēdzošais jautājums, jā. Okay, paldies, tas šodien būs viss. Jā, paldies jums, puiši. Es varbūt arī beigās vēlreiz gribētu ar to, ko es jau iesāku, lai jums izdodas, gan veidojot šo podcastu, piesaistīt interesantus viesus, apspriest interesantas tēmas, palielināt savu auditoriju un galvenais jau nezaudēt to motivāciju, to mērķtiecību un atrast savu vietu gan sportā, gan arī vispār dzīvē. Ja tā teikt. Lai jums veicās.